Daugavpils ir viena no lielākajām Latvijas pilsētām, kurā sadzīvo dažādu nacionalitāšu cilvēki, un to kopskaits pārsniedz 80 000. Krīžu mikrorajons pilsētas ziemeļos ir gandrīz 20 minūšu brauciena attālumā no Daugavpils centra, un to par savām mājām izvēlējušies aptuveni 1000 iedzīvotāju. Daudzi no viņiem ikdienā pārvietojas ar vietējo autobusu. Šodien Križos ir darbīga diena. Bērni un jaunieši kopā ar vecākiem un mākslinieku izkrāso autobusu pieturvietu. Šī pietura un šis vides objekts bija ļoti svarīgs senioriem, jo viņiem šī pietura ir kā vizītkarte Križu mikrorajonā. Tie uzraksti un tas vandālisms, kas tur notika no jauniešu puses, viņus uztrauca milzīgi. Остановка до сих пор, это не секрет, была разрисованная, ой-ой-ой. Нам было просто неприятно зайти. Но мы думали, что как-то детей вовлечь надо, чтобы дети не рисовали. И мы пришли к выводу организовать художественный конкурс рисунков детей. Sacīts, darīts. No vairāk nekā 30 iesniegtajiem zīmējumiem konkursā Mana sapņu pietura mūzikas ritmos uzvarēja 10. Tagad tie visiem apskatām izteiksmīgi atjaunotajā pieturvietā, kas ir viens no kopīgā darba rezultātiem Labklājības ministrijas īstenotā pilota projekta laikā. Protams, tas darbs no sākuma bija domāts tikai ar senioru biedrību, bet sociālais darbs kopienā tomēr ir arī sociālais darbs apkaimē. Un sociālais darbs kopienā tas ir kaut kas jauns, kad ir jāiet pie cilvēkiem, jāiet meklēt aktīvistus. Tas bija tāds liels izaicinājums, ka tev nav jāsēž visu laiku darba vietā, bet jāiet ārpus telpām. Lai satiktu Križu seniorus, Lilitai ik reiz jāmēro ceļš uz viņu galveno tikšanās vietu – biedrības dzīvokli, kur aktīvisti cienījamā vecumā saimnieko jau 10 gadus. Nu, pakažīci, kā jums sanāk? Rēķinus par dzīvokļu uzturēšanu apmaksā pašvaldība. Un seniori te ne tikai kopā radoši pavada laiku, bet arī ģenerē un īsteno idejas savas апкаймес atbalstam. Мы собираемся и удовлетворяем этот свой стресс, мы переносим. Это первое, что самое главное. Ну и общение. Общение, так, каждый приходит со своими проблемами, новостями, обмениваемся. Мне все нравится, мы на экскурсии ездим. У нас библиотека, люди приходят, гости, у нас концерты. К нам артисты приезжают. Križu seniori bieži apciemo savus vienaudžus, kuri slimo, un ir gatavi palīdzēt arī citiem, kas nonākuši grūtībās. Мы 2 человек тоже нашли, вы тоже так одинокие были, путешествовали, бродили. Я договорилась с соседям по подъезду, чтобы они написали письмо, что действительно. И потом мы вызывали службу, их отправляли то в больницу, то в пансионат. Спасли их от смерти минуемой. Наши жители обращаются к нам с просьбой, у кого что-то есть, у кого больной вопрос, всегда приходят к нам. Мы помогаем всем, что мы можем, но ни одного мы не оставляем без помощи. Idejas, kā palīdzēt savai apkaimei un vēlme tās īstenot, Križu senioriem netrūkst. Tomēr valsts valodas un digitālo prasmu trūkums kavē to īstenošanu. Mēs stiprinājam šo kopienu, mēs sakārtojam dokumentāciju uzņēmuma reģistrā, 2 reizes viņiem sūtījām vai pat 3 reizes labot dokumentāciju, jo mums bija vajadzīgs cilvēks, kuram ir internetbanka, lai varētu piesaistīt resursus, jo ir vajadzīgs konts. Pēc formalitāšu sakārtošanas pilotu projekta laikā Križos izdevies noorganizēt pagalmu svētkus ar dziesmām un dejām, ko atzinīgi novērtējuši apkaimes iemītnieki un finansiāli atbalstīja pašvaldība. Pirms tam seniori arī veic iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu, kādas viņu ieskatā ir mikrorajona problēmas. Viņus uztrauc tas, ka doktorāta nav šai apkaimē, viņus uztrauc ceļi, viņus uztrauc jaunieši, kuri vakaros pulcējas un traucē it kā viņiem mierīgi dzīvot. Bērnus atkal uztrauc lapene, jo viņi grib kur pulcēties. Un mans uzdevums tātad sociāla darbiniekā šai biedrībā ir iedvesmot, spēcināt un veicināt viņus šīs problēmas risināt. Liela nozīme aktīvas kopienas dzīvē ir brīvprātīgajiem, kuri ir gatavi dalīties ar savām zināšanām, lai palīdzētu citiem. Pilota projekta laikā izdevies uzsākt arī cigunu vingrošanas nodarbības senioriem, kas Križos kļuvis par iemīļotu un gaidītu notikumu katru piektdienu. Ja kaut kas notiek apkaimē vai kādā kopienā,
Tas jau dzīves kvalitāti cilvēkiem pirmkārt ceļ. Viņu problēmas mazina, gan sociālās, gan izolētības problēmas. Viņi nāk kopā, viņi komunicē un viņi izrunā problēmas, atrod varbūt kādu pat risinājumu šajās tikšanās reizēs. Kāda ir jūsu profesija? Es esmu pavare. Jau gandrīz gadu Irina Daugavpils senioriem brīvprātīgi māca latviešu valodu. Vadot nodarbības, viņa valsts valodas zināšanas pilnveido arī pati. Mēs visi dzīvojam Latvijā, tāpēc gribam zināt latviešu valodu. Es nerunāju ļoti labi latviski, palīdzēt savam skolēniem. Es palīdzu sev. Daugavpilī kopumā ir 25 apkaimes un darbojas arī dažāda veida nevalstiskās organizācijas, kuras rūpējas piemēram par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, senioriem, daudzbērnu ģimenēm, jauniešu izaugsmi un noteiktām pilsētas teritorijām. Sociālais darbinieks kopienā ir ļoti vajadzīgs, ja, jo arī kopienas nerodas pašas no sevis. Ja. Tās divas tantiņas, kas sēdēs uz solīģa, viņas nerisinās tās problēmas. Problēmas vajag risināt. Un tāpēc, ja kopā, tā pati kopiena ir visi kopā, risina tās problēmas. Viens dara vienu darbu, otrs otru, bet visi kopā dara vienu labu darbu. Lai pilsētā labo darbu būtu vairāk un tie sekmētos labāk, Lilita organizēja iespēju pirmo reizi kopā satikties Daugavpils apkaimju aktīvistiem, aicinot dalīties par savu kopienu vajadzībām, resursiem un iespējām. Mums bija ļoti interesanta tāda kompānija. Bija gan seniori, gan jaunieši, gan izglītības iestāžu pārstāvji. Mēs sapratām, ka mēs arī pieslēdzoties visi kopā varam daudz lielākas un interesantākas lietas veikt, daudz lielākus sociālos jautājumus un problēmas risināt, apzinot apkaimju vajadzības. Bērnu nodarbinātība pēc skolas, bezdarbs, senioru vientulība, jauniešu aizplūšana no Daugavpils. Tās ir dažas no pilsētas aktuālajām sociālajām problēmām. Pēc pasākuma mēs uzzinājām, ka katra apkaime ir savas problēmas, un tas problēmas varētu būt atrisinātas pat neiesaistot valdību vai domi. Mēs varam paši sapulcēties, sarunāt un pašspējiem kaut ko izdarīt. Un tas ir ļoti svarīgi. Arī tie, kurus sabiedrība uzskata par atšķirīgiem, vēlas justies piederīgi. Virtuālā izstāde, kas atspoguļo bērnu ar autismu emocijas, ļāva daugavpiliešiem ielūkoties savas pilsētas īpašo bērnu dzīvē. Lai stiprinātu viņus un viņu vecākus, kā arī palīdzētu integrēties sabiedrībā, pilotu projekta laikā tika uzsākta pilnīgi jaunas kopienas izveide, apvienojot ģimenes, kurās aug bērni ar invaliditāti. Vislielākais izaicinājums bija tas, ka parasti šīs ģimenes ir pieradušas atnākt uz dienestu un saņemt kādu pakalpojumu. Bet te ģimenēm vajadzēja pašām iesaistīties, piesaistīt gan iekšējos savus resursus, gan ārējos resursus piesaistīt. Un tas bija viņiem jauninājums. Bet kā atzina pašas ģimenes, ka viņām bija tāds gandarījums un izbrīns, ka pirmo reizi tiekoties ar sociālo darbinieku, sociālais darbinieks nepievēršas formalitātēm, neuzbāžas ar veidlapu aizpildīšanu, bet vienkārši uzklausa viņu idejas. Regulāra savstarpējā saziņa, pieredzes apmaiņas braucieni, dalības semināros un izglītojošos pasākumos, bezmaksas nodarbības bērniem pilsētas peldbaseinā. Tās ir tikai dažas no iecerēm, ko izdevies īstenot, aktivizējot kopienu. Ar kopienas sociālā darbinieka palīdzību ģimenes uzzinājušas, kā piesaistīt nepieciešamos resursus un pastāvēt par savu bērnu vajadzībām. Tagad iesāktais pilsētā jāturpina, lai par jauno sociālā darba pieeju izglītotu ne tikai iedzīvotājus, bet arī pašvaldības darbiniekus. Lielākā tā problēma, ka cilvēki savā starpā nevar un neprot runāt par problēmām. Ja cilvēki nerunā par problēmām, tad sanāk ko? Sanāk, ka mēs nevaram to atrisināt. Ja? Un sociālais darbinieks kopienā, viņš palīdz. Pateicoties sociālajiem darbiniekam, tiek aktivizēts darbs kopienā, savstarpēja cilvēku komunikācija un pataisno tiek saņemta tā nepieciešamā informācija par to, kas cilvēkiem ir vajadzīgs. Un tas dod iespēju operatīvi risināt šos jautājumus no dabīgu budžeta līdzekļu iespējās.
Es ļoti augsti vērtēju šo projektu, jo rezultāti ir redzami, taustāmi, iedvesmojuši, jo cilvēkiem, mūsu iedzīvotājiem bija iespēja gan attīstīties, gan attīstīt savu apkārtni. Tu redzi šeit daudz tādu radošu ideju, ko var sniegt, kā var palīdzēt cilvēkiem, ne tikai sēžot kabinetā. Tu redzi tās acis, kas tev lūdz palīdzību, tu atrodi līderus, tu atrodi varbūt paceļ saulītē to, kurš ir baidījies kaut ko teikt, kaut ko darīt, un lūk, viņš ir izdarījis kaut ko labu ne tikai sev, bet arī apkaimē, un arī pašvaldībai, un arī pilsētai. Uz rēģišanu!